Nu, šobrīd skaidrs, ka viņš ir spilgtākais spēlētājs mūsu izlasē. Ko es varu pateikt? Tad, kad pirmo reizi viņu ieraudzīju, tā sanāca Covid laikā, kad man uzrunāja un palūdza, vai nevar patrenēties kopā. Viņš saka, protams, atnākam uz treniņu. Viņš atnāk uz treniņu un skatos, tas IQ un tā spēles izpratne ir augstākā līmenī nekā tas ir mūsu OptiBet līgā. Ja? Un līdz ar to, ja arī spēlētājs ir vājāks, varbūt fiziski vai vēl kaut ko, viņš var to visu kompensēt. Ja? Tas ir pirmais, ko es skatos bērnos, jauniešos. Ja ir IQ, varam būvēt, ja? Jo reāli, ja mēs paskatāmies tos pašus top spēlētājus, NHL tie ir ļoti augstu IQ un uz to var būvēt. Ja? Protams, viņš ir labs slidotājs. Ja? Viņš labi slido. Un, šīs ir divas lietas. IQ un slidošana. Ja? Un viņš, esot laukumā, tu viņu visu laiku pamani, tu viņu redzi. Un šeit tie spēlētāji, kā es parasti saku, viņi padara apkārt stiprākus pārējos. Tā kā, principā viņu var likt ar jebko, un tad mēs varam atgriezties, Bukartu, iespējams, ja? Lai padarītu Bukartu labāku vai kādu, tas ir viņš, ja? vai Dans to grib vai negrib, es nezinu, bet mēs varam atgriezties vēl pafilozofēt. Daugaviņš, Ābols, Balcers, Ločmēls, Traumaks un vēl kaut kas. Ja? Jau divas mājas būtu stipras. Ja? Tā kā, Dans pilnīgi viennozīmīgi šajā brīdī, kamēr Ābols nav, ir komandas spilgtākais spēlētājs.